Sveiki! Šoreiz izlasīšu savu pasaku Jūras velns Vū. Vieta, kuru sauc par dziļāko iespējamo, kādu vien spēja būt, bija piepildīta ar ūdeni, kurš gadsimtiem ilgi nebija maisīts. Vienīgais, kas šeit bija iestīts, bija kāda brāķa rotas lieta, kuru zeltkalis bija piepildījis ar gaisu, lai tā izskatītos masīvāka un vērtīgāka. Rotas lieta tika izmest no ozolo koku laivas, kuras buru tika saplosījusi vētra. Laivā sēdēja 10 vīri, kurus pārņēma panika, jo bez vēja smago ozolo koku laivu iekustināt atpakaļ straumē nevarēja. Kad tie viens otru vairs nespēja izturēt, tad laivas vecākais atvēra kādu vādi, kura tiem bija jānogādā pašākajā lielākajā ostā laikā. Vāde bija aizzīmogot un piekalt pie tērauda nešļiem, kas nodrošināja to, ka neviens bez atļaujas nepamanīts nevarēs ielūkoties lādē. Laivas vecākais ar vienu paņēmienu norāva visus 30 zīmogus un pagriez galvu tā, lai neredzētu, kas tur iekšā, izvilka no lādes pirmo, kas patrāpījās pa rokai. Viņš laivas apkalpē rādīja piepūsto rotas lietu un norādīja, ka tā esot atnesusi viņiem nelaimi. Kāpēc visas laivas apkalpes atpulcējās laivas dibengalā un katrs pie sevis purpinot nepatika pret dienu, kad bija uzkāpuši uz laivas, skatījās, kā laivas vecākais skaļi kliegdams aizmet ar lāstu pārņemto metālu krāmu. Rotas lieta atsitoties pret ūdens virsmu noķēra griezes momentu, kas tā lika kā pludmelē iegrieztam akmenim lēkāt no viļņa uz vilni. Tā pārvaro 13 lēcienus, katru sprīžu garumā. Tad atskanot gobiem plunkšķim, rotas lieta uzsāka savu ceļu uz dzīlēm, kur pat niecīgākais gaismas stariņš nekad klāt netiks gadsimtiem ilgi. Rotas lieta iestiga kādu kilometru virs klīdabluķiem pārklātās dzelmes, jo ūdens kārta šeit bija tik bieza, ka burbuļiem piepildītais metāls vairs nespēja grimt zemāk. Vū bija brangākais no visiem jūras velniem. Viņš varēja niecīgāko zemūdens straumi izmantot tā, lai ieskrienos ātrāk par jebkuru citu, kas tam ļāva viņam priekšā novietoto gaismekli ietrīsināt tā, ka viņš pats vairs nemanīja sevis izstaroto blāvo apgaismojumu, kur iekļaujot pašu niecīgāko no niecīgākajām zemūdens radībām, lika tai apjukt un meklēt patvērumu Vū plaši aplastajā un acīm zobiem pārklātajā rīklē, kuras zobi kā atskabargas saķēra nelaimē nokuļušo kustiem toni. To bezrūpīgi gļembājot, Vū varēja pārtikt nedēļu vai pat 2. Ja viņa mutē iekļūsī radība bija lielāka kā parasti. Tāpēc kārtējās sirojuma Vū sajūtās pa smagu, jo bija spējis sevi ievilināt lielāko no jebgada aprītā. Tas Vū lika meklēt dzīļu straumi, kuras spiež atvesušo ūdeni uz augšu, lai tiktu nedaudz dziļāk, kur spiediens tā pārpildītajai māgai liktu sakļauties nedaudz ciešāk. Vū trīsināja spīdekli sev priekšā ar tādu sparu, kādu vien ļāva viņas čokurainā un pusepaļā galva. Savas neveiklās spureles tas cieši sakļāvis tiecās uz leju. Līdz blāvās gaismas diapazonā ieslīdēja rotas lieta, kur atstarojot Vū gaismekli, to aicināja pie sevis. Vū saņēma visus spēkus, lai piekļūtu pēc iespējas tuvāk zelta krāmam. Taču dzīļu straumi viņu panesa garām šai lāsta pakļautajai lietai. Vū rotas lietā redzēja kādu citu jūras velnu, kurš ir stiprāks un lielāks par viņu. Kāpēc gribēja viņu pārspēt savā prasmē, taču dzīļu straumi dziļāk Vū vairs nenesa. Tā rotas lieta, tur ir vēl šo baldu dienu, sastinguma apņemta un dzīļu iekļauta. Tas arī viss. Paldies!